Jā, labvakar visiem. Paldies, ka esat atnākuši. Jā, šajā vēlajā vakarstundā pēc divām ļoti intensīvām dienām, tā kā mēs to tiešām ļoti novērtējam, kad esat mums pievienojušies. Ļoti ceram, ka arī iesaistīsieties mūsu diskusijā. Kā jau Jānis minēja, es esmu Līga Mervina, Zvērnāta advokātu biroja Eleks Kļaviņš vadošā partnere, un es vienkārši mēģināšu te mazliet to diskusiju vest kaut kādā virzienā, redzēs, kā man te izdosies. Bet galvenā uzmanība, protams, mūsu 5 ekspertiem, fantastiskiem ekspertiem, kas katrs tad mums piedāvās savu redzējumu par šo visnotaļ interesanto jautājumu, kas ir ārkārtīgi aktuāls, protams. Un tad es sākšu ar iepazīstināšanu un iešu ne tādā varbūt horizontālā veidā, bet ļoti varbūt tādā random secībā, ja tā var izteikties. Un sākšu ar majoru Modri Kairišu, kas ir autonomo sistēmu kompetences centra vadītājs, un mēs ļoti ceram uz to, ka viņš mums tiešām pastāstīs to operatīvo realitāti, ko autonomās sistēmas, mākslīgā intelekta vadītas sistēmas kaujas laukā šobrīd var izdarīt un ko nevar izdarīt, un kādā gatavībā tad ir Latvijas armija. Modri, vai ir kaut kas, ko tu vēl vēlies par sevi piebilst, iepazīstoties? Nē, domāju, visiem pirmām kārtām labvakar un tad kolēģiem veiksmīgu diskusiju. Nākamais cilvēks, kas ir arī ļoti svarīgs cilvēks mūsu diskusijā, ir Māris Ķuda, kas ir Government Relations vadītājs uzņēmumā Origin Robotics un Defense Technology Partners, izpildirektors. Viņš pārstāv tad mūsu Latvijas aizsardzības industriju, proti cilvēkus, kas būvē šīs ļoti svarīgās tehnoloģijas un mēģina tās nogādāt līdz armijai. Māri, vai tev ir kas piebilstams? Jā, sveicināt visiem. Daudz ko piebilst nav, tad ceram uz labu diskusiju. Pauls Jansons, kas jau ir paņēmis arī mikrofonu, ir savukārt mākslīgā intelekta attīstības departamenta vadītājs uzņēmumā TET. Un viņš savukārt mums palīdzēja saprast, cik daudz no militārā mākslīgā intelekta patiesībā ir tā pati tehnoloģija, ko izmantojam ikdienā, un kur ir tā robeža starp civilo un militāro. Un, lai mūs daudz intelekts šeit, nevis mākslīgais. Jā, ļoti labs novēlējums. Un tad mums ir arī ārkārtīgi svarīgs cilvēks Signe Mežīnska, kas mums ir pievienojusies, un Signe ir Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesora un vadošā pētniece, kuras galvenā izpētes joma ir ētika. Un viņa mums neļaus aizmirst to ļoti būtisko jautājumu, proti, kur šajā tehnoloģiju ātrumā paliek cilvēks. Jā, labvakar, tieši tā. Paldies par ētikas iesaistīšanu. Ļoti svarīgs aspekts mūsuprāt. Un visbeidzot, mans kolēģis Edvijs Zanders, kas ir Zvērnāts advokāts un asociētais partneris mūsu birojā, un viņš savukārt mums palīdzēs saprast to juridisko pusi, kas tad notiek šī militāro tehnoloģiju jomā no regulējuma viedokļa, kas par ko atbild gadījumos, kad lēmumus sāk pieņemt mašīnas. Jā, es savukārt sveicināts visiem. No savas puses mēģināšu šo te nodrošināt, ka tas nav juridiski sausi un maksimāli interesanti. Tā kā uz veiksmīgu diskusiju, kolēģi. Jā, tad varbūt vēl mazliet ievadam, pirms mēs ķersimies pie ekspertiem un ekspertu viedokļiem. Tad mūsu diskusijas nosaukums ir algoritms vai karavīrs. Es laikam sākšu ar to, ka tas ir mazliet maldinošs nosaukums, jo es domāju, ka tas nav nevienam noslēpums, kad arī mūsdienu karadarbībā tomēr mākslīgais intelekts nav autonoms karavīrs, kas pats izlemj, ko un kurā brīdī darīt. Gandrīz vienmēr tas ir tikai lēmumu atbalsts cilvēkam. Tāpēc īstais jautājums laikam šovakar nav par to, vai tas ir algoritms vai karavīrs, bet drīzāk gan cik daudz cilvēks vēl paliek šajā lēmumu ķēdē un kurš atbild, kad mašīna kļūdās. Tas konteksts jau mums visiem ir zināms. Krievijas karš Ukrainā un augošie hibrīda draudi ir mainījuši ļoti būtiski mūsu drošības realitāti, un mākslīgais intelekts ir kļuvis par vienu no aizsardzības instrumentiem. Tas nav tikai tehnoloģija jautājums, tas skar atbildību, ētiku un vērtības, uz kurām stāv Eiropa. Lai šī saruna nebūtu abstrakta, es gribēju ieskicēt tādus 3 reālus piemērus, kur mākslīgais intelekts tātad karadarbībā tiek izmantots. Pirmais, protams, tie ir izlūkdatu apstrāde un mērķu noteikšana.
Izraela Gazā, piemēram, izmanto sistēmas Gospel un Lavender, kur Gospel iesaka mērķus, ēkas, infrastruktūras cilvēkam analītiķim, kurš tad piespiež to pogu un pieņem lēmumu, ko ar šiem mērķiem darīt. Lavender iet soli tālāk un pat atzīmē konkrētus cilvēkus. Ātruma pieaugums, kādā notiek kara darbība, ir dramatisks. Tur, kur agrāk 50 mērķu noteikšana prasīja varbūt gadu, tad mūsdienās pēc žurnālistu ziņojumiem cilvēks katram mērķim velta varbūt 20 sekundes, un dienas laikā var radīt ap 100 tādiem militāriem mērķiem. Nu, un tā ir tā viena no mūsu vakara dilemmām, jo ātrāka sistēma, jo grūtāk cilvēkam to patiešām pārbaudīt, un kurā vietā tad tur ir gan ētiskie aspekti, gan arī, protams, atbildības jautājumi. Otrs tāds ļoti būtisks stāsts ir, protams, par droniem, kas ir pavisam tuvu mums. Mēs visi zinām, ka šopavasar vairāki nomaldījušies droni ienāca Baltijas gaisa telpā. Šie incidenti, protams, izgaismo uzreiz divas lietas. Pirmkārt, jau mūsu pretdronu aizsardzības situāciju, bet arī to, ka pretinieks šos gadījumus ļoti mērķtiecīgi izmanto informācijas karā. Tātad apgalvojot, ka Latvija tur piedāvā savu gaisa telpu Ukrainai un tam līdzīgi. Kas arī mūs dabiski noved pie trešās faktiskā tāda ļoti būtiskā elementa, kas ir kiberdarbība un dezinformācija. Mākslīgais intelekts ne tikai pātrina uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai, bet arī rada ļoti daudz dezinformācijas, pārliecinošus viltus tekstus, balsis, video, industriālā mērogā. Tātad mēs esam faktiski jau tajā punktā, kur apstrīdams ir pat kara kadru autentiskums. Nu, šovakar mēs nerunāsim par zinātnisko fantastiku un kaut kādiem unikāliem kaujas robotiem un terminatoriem, bet mēs runāsim par pavisam praktiskām izvēlēm, cik ātri ir par ātru, cik liela cilvēka kontrole ir jēgpilna kontrole un kurš par to uzņemas atbildību. Pirmais jautājums, tad pārējot jau pie substantīvās daļas un mūsu ekspertiem, tas, ko mēs gribam noskaidrot, ir tā šī brīža realitāte. Kā mākslīgais intelekts jau šobrīd ir mainījis kara darbību un kur tad mēs īsti atrodamies. Un es varbūt tad lūkšu modri sākt ar atbildi uz šo jautājumu un tad lūkšu arī pārējos ekspertus brīvi iesaistīties un papildināt, kā jūs to redzat no sava viedokļa. Vēl viens pavisam neliels punkts, ko es gribēju uzsvērt, arī, kad mēs lūksim auditoriju iesaistīties, mēs parādīsim uz ekrāna ik pa brīdim pie katra bloka tādu slaido jautājumu, kur jūs arī varēsiet dot savu, varbūt, viedokli par kaut kādiem jautājumiem. Tad par pirmo bloku mēs tieši arī gribētu jums pajautāt, kur jūsuprāt mākslīgais intelekts kara darbībā jau šodien pieņem lēmumus pats. Jā, tad vēlreiz labvakar visiem. Tad es īsumā ieskicēšu to, jau moderatori pieminēja šo mērķu atrašanu, ieteikšanu cilvēkam. Tad mēs dzīvojam publiskā vidē, mums visiem līdzi ir mobīlie telefoni, mums uz ielām ir kameras, mēs rakstam internetā rakstus, publicējam dažādus savus selfijus. Un katrā no šīm darbībām tur apakšā ir kaut kāda veida informācija. Un iespējams cilvēkam skatoties, lai to visu puzli saliktu kopā, šo informāciju, tas ir ilgstošs process, bet šīs mūsdienu mākslīgā intelekta iespējas atrast un analizēt ir fenomenālas. Un kā jau tika pieminēts, ir tur simtiem mērķu tiek ieteikts un atrasts. Kā tas parasti izskatās, teiksim, jebkura kaut kādas darbības, kas tiek nofilmētas, saņemta informācija no radariem, no citiem sensoriem, teiksim, no satelīta foto. Viss tiek šī mākslīgā intelekta modelis viņu apstrādā un sameklē šos mērķus. Protams, cilvēks pirms tam ievada šo informāciju, kas tad būtu jāmeklē, teiksim, raķešu sistēmas, raķešu sistēmu komandieri, dronu vienības, tanku vienības. Un tad mākslīgais intelekts no visas šīs informācijas, gan no slēgtās, teiksim, militāriem dažādiem sensoriem, gan no šīs publiski pieejamās, tad meklē šīs lokācijas. Teiksim, visiem vienkārši piemērs ir visā pasaulē mums ir principā nokartēta ar Google mapu un citiem rīkiem. Un, teiksim, mēs uztaisam selfiju fonā un aizmugurē mums aizbrauc tanks kaut kur vai kaut kāda cita vieta. Tiklīdz tas parādās publiski,
tā uzreiz tiek noteikta šīs vietas atrašanās, laiks un citas lietas, un tā puzle saliekas kopā. Tad komandu vadības sistēmās cilvēkiem tiek piedāvāts, ka šeit parādījās tāds mērķis, šeit ir kaut kāda aizdomīga koncentrācija, šeit jau vairāk kārt ir fiksēts, un cilvēkam tiek piedāvāts, teiksim, veikt raķešu triecienu, aizsūtīt dronu uz turieni, un tad cilvēks attiecīgi šo tad apstiprina. Bet šim ir arī pretdarbības. Mākslīgais intelekts šobrīd nav apveltīts ar tādām ļoti dziļi analītiskām spējām, un ir gadījumi arī, kas tiek vēroti, ka šādā veidā var arī maldināt, radīt tieši šo viltus attēlus, kā ir uzķerās, jo mākslīgais intelekts vēl šobrīd nav perfekts, bet cilvēks kļūdās biežāk. Paldies! Māri, kā tas izskatās no industrijas puses? Jā, papildinot no industrijas puses, noteikti jāpiekrīt tam, ko Modris saka, ka, lai arī cik autonomas šobrīd būtu šīs militārās sistēmas, bezpilotu sistēmas, jebkurā gadījumā šie kritēriji, pēc kuriem sistēma spēja atpazīt mērķi vai uzbrukt mērķim, jebkurā gadījumā tie kritēriji tos ievada cilvēks. Un nav tā, ka šobrīd sistēmas spēja pašas analizēt un pašas pieņemt lēmumus vai pašas meklēt mērķi. Jebkurā gadījumā sistēmai ir dots konkrēts uzdevums, lidot noteiktā virzienā un ieraugot kaut ko, tad izdarīt noteiktas darbības, pieņemsim, uzbrukt tam mērķim. Tā kā to jebkurā gadījumā joprojām dara cilvēks, joprojām cilvēks ievada šos kritērijus, pēc kuriem sistēmai rīkoties, un tā kā mēs vēl neesam tur, ka sistēma pati spētu autonomi lidot un pieņemt lēmumus, jo, ko mēs redzam arī šobrīd no kaujas lauka Ukrainā, no tādas industriālās puses ir jau atrasti vai ne tādi pirmie nokritušie Krievu droni, kuros pat nav radiomoduļi. Tas nozīmē, ka pilots vai tas, kurš palaiž šo sistēmu, vairs ar viņu nekādā veidā nesazinās. Viņai ir dots konkrēts uzdevums lidot uz konkrētu punktu un kaut ko ieraugot pa ceļam, kas izskatās pēc mērķa, tad darīt kaut kādas noteiktas darbības. Bet tās jebkurā gadījumā ir iepriekš predefinētas un tos kritērijus jau izvirs cilvēks. Cik tālu, tīri arī intereses pēc, cik tālu mūsu tehnoloģija ir no tā, lai mēs varētu debesis paturēt pilnīgi tīras? Es domāju, tas vairāk jāprasa ir Modrim, bet 100% paturēt debesis tīras jau droši vien, kad laikam mēs noteikti vēl tur neesam. Jā, tad es ļoti īsti piebildīšu par šo debesu jautājumu un droniem. Tad tas aktuālais jautājums ir, šo es arī festivāla laikā šeit vairāk kārt esmu minējis publiski. Mēs šobrīd sabiedrība šo jautājumu esam ļoti politizējuši. Tas ir viens, protams, tur tuvojas vēlēšanas, viss pārējais. Bet mēs metam visus dronus vienā spainī. Tad ir, kas attiecas uz lielajiem droniem, tie kas ik pa laikam mums tur pārlido robežu un saceļ šo ažiotāžu, tad ir šīs tehnoloģijas, visas ir pieejamas. Tas nav nekas jauns, tas ir jautājums par kvantitāti, skaitu, resursiem, kas tiek atvēlēts, lai šo un mūsu domāšanu un birokrātiju, kā šo var izsināt. Bet tehnoloģijas ir vietā. Tas, kas ir daudzreiz draudīgāks, tie ir mazie droni, par ko mēs nerunājam. Un sevišķi mazie droni, kas tuvākajā nākotnē būs aprīkoti, jau ir aprīkoti ar dažādiem šiem algoritmiem. Un neizmirsīsim to, ka agri vai vēlu šis karš Ukrainā beigsies un 10 000 cilvēku no abām pusēm, kas to dara ikdienā, lai šos dronus nogalina, atgriezīsies mierīgajā dzīvē, bet būs kaut kāds daļa procentu, kas neatgriezīsies. Un tā būs tiešām liela problēma, un lai šos cilvēkus apturētu, kas var pieslēgties kriminālām, teroristiskām aktivitātēm, cilvēks to nespēs izdarīt, to spēs mums palīdzēt tikai mākslīgais intelekts, kas kontrolēs lielu sensoru skaitu, un tad viņš varēs kontrolēt šīs debesis pret mazajiem šiem mērķiem. Jā, paldies. Paul, kā tas izskatās varbūt no tādas komerciālās puses? Cik liela atšķirība ir starp šo militārām vajadzībām izmantoto tehnoloģiju un komerciālo tehnoloģiju, kur droši vien mēs visi pazīstam? Es gribētu pieminēt vienu tādu jautājumu, varbūt uzdot varbūt jums pašiem, kas ir mikrofoni, vai varbūt skatītājiem. Cik jūs domājat, cik jūs lēmumus pieņemat dienā?
kaut kādu ciparu varat nosaukt? 1000, miljons, 30,000 lēmumu dienā. 30,000 lēmumu dienā cilvēkam jāpaņem. Daļa no lēmumiem arī biznesā, arī šeit, arī kara vidē pieņem mākslīgais intelekts, un tur kaut kur cilvēks iekšā ir. Mēs biznesā, es arī visiem saku, human in the loop, tāpat kā šis ir Ukrainas kara gadījumā, un kā Krievijas pusē izskatās, ka tā nav. Tad, attiecīgi, mēs arī biznesā cenšamies pieņemt lēmumu tur, kur viņš ir svarīgs, kur cilvēks tomēr paskatās virsū. Bet, protams, mēs daudz kur nojam pie tā, ka šeit jau mēs jūtamies pietiekami pārliecināti, ka mākslīgais intelekts pieņems lēmumu pareizi, un mēs aizējam vienkārši, paskatāmies uz riska apetīti, saprotam, ir labi, un mēs laižam tālāk. Un tas ir vienkārši viens brīdis, kad mēs saprotam, ka mēs esam pietiekami labi uztrenējušies. Un tā pati lieta notiek arī armijā tieši tādā pašā veidā. Kad mēs noteikti aiziesim vienā brīdī, ka ir pietiekami labi, mēs varam uzticēties. Un, protams, runājot par vai to drīkst darīt, tas ir atkal cits jautājums. Tā ir atkal regulatīvā puse. Bet mēs skatāmies, piemērs, laikam, būs tāds vienkārši lieta, tehnikas chatbots. Viņš iesaka, jūs pasakat, gribu nopirkt savai sievai kaut kādu iekārtu līdz 100 eiro, viņš pateiks, kādu iekārtu ieteiks. Kāds risks mums pastāv, ja ieteiks nepareizi? Nekāds jau diži, nepareizi ieteiks. Bet te mēs runājam par dzīvībām. Te mēs runājam par pilnīgi kaut ko citu. Tā kā mums noteikti vienkāršāk. Jā, mēs noteikti iesim tūlīt pat pie tiem nākamajiem atbildības un regulatīvajiem aspektiem. Varbūt mēs varam ātri apskatīties slaido atbildes, tad kas ir tā? Tātad auditorija principā vairums uzskata, ka mākslīgais intelekts pieņem lēmumus tieši informācijas karā. Tad mākslīgais intelekts rada un izplata dezinformāciju. Un tā ir arī mūsu, acīm redzot, Edvija, lūdzu. Jā, un tieši sasaistē ar šo skatītāju novērojumu es gribētu teikt, ka tā ir tā absolūtā realitāte, ar ko arī, man liekas, lielākā daļa no mums saskarās šeit esošie. Tāpēc, ka papildus, protams, mēs esam dzirdējuši, mēs redzam par droniem, bet pēc CERT datiem faktiski pēdējā ceturksnī vairāk kā 700,000 iekārtu Latvijā ir bijušas pakļautas dažādiem kiberdraudiem, dezinformācijai un dažādu veidu uzbrukumiem. Un tā ir ļoti būtiska un aktuāla problēma, kur mēs redzam, ka aizvien vairāk un vairāk mākslīgais intelekts tiek iesaistīts. Līdz ar to, skatoties no tādas informatīvās perspektīvas, tad tieši šī kiberapdraudējuma arī ir viena no būtiskākajām jomām, kurā mākslīgais intelekts aizvien vairāk un vairāk iesaistīties mūsdienu karadarbībā, kā šajā slēgtajā lokā. Jā, interesanti arī, kad absolūtais mazākums auditorijas uzskata, ka pēdējais vārds ir cilvēkam. Tas ir viss, Tātad mēs jau principā uzskatām, ka kaut kādā mērā mūsu dzīvi kontrolē tehnoloģija. Labi, tad mēs iesim tālāk tagad pie nākošā, atpakaļ uz to prezentāciju, ja varētu mūsu nākošais jautājums, mūsu tāds lielais diskusijas bloks ir par robežām. Tātad par ētiskajiem aspektiem, cilvēku regulējumu no realitātes pie vērtībām, kur mēs redzam, ka te ir jau tādi lēmumu it kā pieņem cilvēks, bet faktiski pieņem sistēmu, kā mēs jau arī paši uzskatām, ka principā sistēma ir tā, kas to lēmumu pieņem. Tad jautājums ir, kur tad tur paliek cilvēks? Un varbūt es lūgšu tad Signi pakomentēt pirmo šo aspektu, jo tā noteikti ir tava darbības joma. Jā, paldies. Es domāju, ka tur vairākos līmeņos var runāt. Uzliekam nākošo slaidu. Viens līmenis ir jautājums, kas ir mainījies vispār kara norisē. Un tur ir vairāk novērojumu. Viens no tiem novērojumiem ir tāds risks, kas var rasties situācijā, kur cilvēks sēž pie ekrāna, kurā viņš pieņem šos lēmumus, tiešām apstiprina mākslīgā intelekta izvēles, bet šī ekrāna starpniecība rada šo spēļošanas sajūtu. Un par to diezgan daudz ir rakstīts arī kā par ētisku risku, ka var rasties šī spēļošanas mentalitāte, ka, uztvert šos
punktus uz ekrāna vai šos objektus ne kā cilvēkus, bet kā tādus spēles elementus. Un, tas, protams, nav nekas jauns, bet jautājums ir, kā mēs ar šo tiekam galā un vai mēs tiekam galā. Un kas mums ir jādara, lai pēc iespējas šādus riskus mazinātu. Jo skaidrs, ka viena situācija ir, kad mēs sastopamies aci pret aci ar cilvēku, un otra situācija ir, kad priekšā ir ekrāns. Otrs jautājums, kas droši vien mani kā tādu sabiedrības pārstāvi interesē vai par ko es domāju dažkārt. Mākslīgā intelekta lietošana, protams, Eiropā ir regulēta. Mēs esam pirmā teritorija, kurā ir mākslīgā intelekta akts. Un mēs daudz domājam par to, kā to regulēt un uz kādām vērtībām balstīt mākslīgo intelektu, bet skaidrs, ka mākslīgā intelekta akts neregulē militāro lietojumu. Kam ir pamats, es varu arī saprast šo pamatu, bet un skaidrs, ka militārā joma nav tā, kura būs vienmēr pilnīgi caurspīdīga, bet tai pašā laikā mani dažkārt urda šie jautājumi, kurš uzdod šos ētiskos jautājumus un kurš rūpējas vienmēr par to, lai, kurš domā par to, lai šis cilvēks pieņemot lēmumu, lai viņam, piemēram, būtu pietiekami daudz laika, vai kurš uzdod jautājumu, cik daudz kļūdas mēs varam pieļaut un tā tālāk. Tie varbūt ir divi tādi aspekti. Jā. Jā, un tā kā tika aizskarts regulējums, tad reiz telpā esošais jurists aktivizējas un grib iesaistīties diskusijā. Faktiski taisnība Signa pareizi norāda par to, ka mākslīgā intelekta akts šobrīd neskar un neregulē tieši militāro lietojumu. Un tā bija liela Francijas iniciatīva, kā rezultātā pie šī mēs nonācām. Tad parādās jautājums, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Manā ieskatā mēs, kā Eiropas Savienība, palaidām būtisku iespēju, ja mākslīgā intelekta akts bija tendēts un tā vēlme būt līdzīgi kā citās jomās būt pirmrindniekiem, un kad mēs pieņemsim mākslīgā intelekta aktu, un tad pārējā pasaule pielāgosies. Tad, lūk, militārā jomā tā bija iespēja definēt šīs prasības, paust skaidru nostāju, kā Eiropas Savienība skatās uz šo jautājumu un kāpēc. Tāpēc, ka šobrīd mēs esam nonākuši situācijā, kurā faktiski starptautiski risinās ļoti liels domstarpības, diskusijas, piemēram, par šīm autonomajām mākslīgā intelekta sistēmām, kas tad attiecīgi var potenciāli pieņemt lēmumus par cilvēku dzīvībām. Un šīs diskusijas jau norit ļoti ilgi. Autonomās sistēmas nav nekas jauns. Jau 13. gadā faktiski mēs uzsākām šo diskusiju. ANO kontekstā arī faktiski šī diskusija notiek ļoti aktīvi. Bet tajā pašā laikā mēs ne pie kāda konkrēta rezultāta, kā nedz Eiropas Savienība, nedz valstis, nenonākam. Un tas, kur ir šī diskusija aizgājusi, ir cits starpā viens no būtiskākajiem aspektiem, par ko arī šeit, manuprāt, runāt, ir par cilvēka kontroli un cilvēku iesaisti. Jo mēs redzam, ka, piemēram, Eiropas Savienība runā par to, kad ir, un līga ir izmanto šo definīciju, ka tai ir jābūt jēgpilnai cilvēka kontrolei. Savukārt, citas valsts, ASV, piemēram, runā par atbilstošiem cilvēka lēmumiem. Kas ir atbilstoši? Nezinu, tas ir jautājums. Bet, jebkurā gadījumā, diskusijas arī kontekstā, es gribētu arī skatītājus aicināt domāt par šo cilvēku kontroli ne tikai brīdī, kad operators izvēlas, tad apdraudēt šo mērķi, izdarīt spiedienu, izdarīt šāvienu vai nē, bet par šo cilvēku kontroli ir jādomā kopumā. No brīža, kad mākslīgā intelekta sistēma tiek izstrādāta, tālāk turpinot arī uz valsts izvēli, vai izmantot šo sistēmu, kur izmantot, kurā konfliktā, kurā teritorijā izmantot, protams, galu beigās nonākot arī pie šī konkrētā cilvēka lēmumam izdarīt šo izvēli, izdarīt sitienu, šāvienu vai nē. Man te gribējās vienkārši paprasīt tādu interesantu jautājumu, bet te jau atšķirās, vai ne, kurā brīdī to lēmumu grib pieņemt, bet ja mums uzbruk 100,000 droni, vai mēs gribam paļaut cilvēku spied, tu izvēlējies, vai šito šaut nost, nešat. Man gribējās tomēr tajā brīdī automātiski lēmumu pieņemšanu. Kā tas modri? Jā, es tad gribētu ieskicēt to realitāti un uz to, ko šobrīd šī virzās militārajā jomā. Tad tāds vienkāršākais tas modelis, kas šobrīd notiek, ir tā nosacīti ir kaut kāds mums zināms kvadrāts mērķu rajons, kur ir potenciāli pretinieks. Ja mēs ejam par gaisa droniem runājam, tad cilvēks palaiž šo gaisa dronu. Šis gaisa drons ir aprīkots ar kaut kādu
algoritmu, intelekta modeli, kurš tad spēja atpazīt šos militāros mērķus. Un tad cilvēks pirms tam ir nodefinējis, ja tu ieraugi tanku šajā rajonā, tad tu viņam uzbrūc. Ja tu ieraugi, teiksim, tur kājnieku, kas iet, ja tev vēl ir baterija, turpini meklēt mērķi. Ja tu neko citu neatrodi, tad atgriezies pie šī. Šis ir viens no vienkāršākajiem modeļiem, kas darbojas, ko arī minēja kolēģis, ka tiek atrasti droni, kuriem nav šo radio sakaru. Tad viņi pārsvarā arī pēc šāda modeļa darbojas. Tas nākamais līmenis ir cilvēka izņemšana no šīs lēmuma pieņemšanas. Tas jau ir nedaudz tāds ētikas jautājums. Tad tas nākamais modelis ir tāds, ka pirmais drons lido, viņš atrod daudz mērķus potenciāli, un viņam aizmugurē vēl lido kaut kādi droni. Un viņš jau šos mērķus pats bez cilvēka ziņas sadala, kurš kuru mērķi iznīcina, kurš kuram seko, un tas ir nākamais līmenis. Šādas tehnoloģijas pastāv, bet joprojām, vismaz cik man ir zināms, cilvēks ir tas, kurš apstiprina, jā, tas lēmums pieņemtais ir pareizs, bet tie piedāvājumi ir. Un tanī brīdī, kad tas ir pats tas briesmīgākais, mums jau pirms tam bija diskusijas par šo Terminatoru modeli, tanī brīdī, kad šis lidojošais robots sapratīs, ka cilvēka akcepts viņu kavēs mērķu iznīcināšanā, uzdevuma iznīcināšanā, tad mēs būsim nonākuši lielās ziepēs. Jā, Māri, man bija tieši lūgums pakomentēt, kā regulējums iet kopā ar industriju. Nu jā, tad daudz jau sakrāmējāt virsū, tā kā grūti būs, bet es varbūt tā pakomentēšu no mūsu kompānijas perspektīvas, jo mēs esam tieši kompānija, kas ražo autonomas bezpilotu sistēmas, un varbūt tas populārākais produkts, un runājot arī par gaisa telpas aizsardzību, šobrīd ir autonomas pārtvērēja drons. Kā tad viņš strādā? Piemēram, ja radars detektē lidaparātu, kuram tur nebūtu jābūt, piemēram, virs stalbes, tad operators var pieņemt lēmumu, sūtīt šo te pārtvērēju dronu, pārtvert šo te mērķi. Kad pārtvērēja drona šī te lidojuma fāze šobrīd ir pilnībā autonoma. No šiem te radara iegūtajiem datiem viņš zina, kur ir mērķis, un pats spēja aizlidot līdz mērķim. Tam operatoram nav jābūt pilotam, viņš neko nedara. Viņš nelido ar to sistēmu. Viņi pilnībā autonomi aizlido līdz mērķim. Un mākslīgās, respektīvi ar datorredzes palīdzību sāk skenēt to apkārtni, atrodot mērķi. Kā šeit mākslīgais intelekts varbūt palīdz un datorredze palīdz šie algoritmi spēja un modeļi ieraudzīt mērķi daudz tālāk nekā cilvēka acis to spēja. Ja cilvēks ekrānā vēl neredz šo mērķi, šī sistēma jau viņu ir detektējusi. Un kas notiek tālāk, tad pārtvērēja drons pietuvojās šim mērķim un sāk viņam sekot. Un seko līdz brīdim, kamēr operators izdomā, ko darīt. Vai iznīcināt šo mērķi vai neiznīcināt. Operatoram ir pietiekoši ilgs laiks, lai to novērtētu. Pārtvērējs ir pietiekoši tuvu mērķim, lai operators varētu izdarīt secinājumu, vai šis mērķis ir, piemēram, vienkārši māneklis, vai ar sprākstvielu, vai bez sprākstvielas, vai varbūt tas ir kaut kāds draudzīgs mērķis. Tehnoloģiski jau šobrīd ir iespējams izstrādāt tādu sistēmu, kur šis operators vairs nebūtu iesaistīts, kur sistēma izdarīta autonomi. Bet šobrīd miera laikā, zinot to, ka gaisā var lidot daudz, kas privātas lidmašīnas, helikopteri, privāti droni, civilas lidmašīnas, es domāju, ka mēs neesam vēl tur, lai izstrādātu tādu sistēmu vai sūtītu darbā sistēmu, kur pati autonomi lido un iznīcina mērķi, jo viņi uztvers par mērķi pilnīgi jebko. Ja tur blakus lidos civila lidmašīna, arī to viņi var uzskatīt par mērķi. Tā kā, ja pieņemsim, ir tāda situācija kā Ukrainā, kad pilnīgi viss gaisa telpa ir slēgta un viss, kas ir gaisā, ir mērķis, tad varbūt tā situācija ir savādāka. Bet šobrīd miera laikā tas human in the loop pilnīgi noteikti ir jāpatur, un mēs to savās sistēmās vismaz šobrīd arī nekādā veidā neplānojam izņemt. Jā, vēl varbūt modri, es tomēr gribēju to provokatīvo jautājumu par to arī, ko minēja Signa, par šo spēles elementu. Kā jūs, kas esat tiešām tajā, faktiski jā, jums ir jāgatavojas šai spēlē, ja tā to varētu nosaukt, kā tas izskatās no militārās puses?
Jā, tad šī dilēma ir sen zināma. Tas nav tikai tagad, teiksim, ar drona operatoriem, ar šo mākslīgā intelekta spēlēšanu. Tur jau ir senāk gan teiksim, helikopteru pilotiem, iznīcinātāju pilotiem. Dažādi šī problemātika ir bijusi zināma. Tad šobrīd es esmu ļoti daudz runājis ar cilvēkiem, kas veic šo kara darbību, gan ar dažādiem komandu vadības sistēmām, kas ir aprīkots ar dažādiem algoritmiem, gan tieši drona operatori. Un gluži pretēji viņi saprot un viņi speciāli cenšas sev iestāstīt, ka tā ir spēle. Jo bieži vien cilvēks, ar ko es runāju, lielākā daļa, viņi tādā veidā grib pasargāt savu psiholoģisko veselību, jo viņi to savu mākslīgi to ekrāna apziņu rada, ka tā ir spēle, un viņi daudzi to vēlas arī saglabāt. Tas ir cilvēkiem. Jo arī bieži vien tie cilvēki, tieši drona operatori, nāk tieši no tās gameru aprindām, un tad viņiem šis ir tā kā tas aizsarga mehānisms par šo, teiksim, tādu psiholoģisko traumu vai problemātiku, jo viens ir, teiksim, tieši karavīrs kaujas laukā ar triecienu šauteni, kas iznīcina 1, 2, 3 mērķus, bet bieži vien šie drona operatori, kas ir pieredzējuši, viņi dienā nogalina 10, reizēm 100. Un, ja tu to neuztversi kā spēli, tad tu labi negulēsi. Jā, bet tur, protams, uzreiz ir tas jautājums, ka spēlē tu vari kļūdīties, jo ir nākošais līmenis un 50 dzīvības. Jā, tad varbūt Signe var pakomentēt, kā tas izklausās. Jā, tas rada zināms jautājums, jo tas droši vien rada jautājumu, vai kā. Es absolūti varu iedomāties, ka cilvēks, kurš to dara, ka viņš to tādā veidā cenšas uztvert, lai sevi aizsargātu. Jautājums ir, vai ir jābūt kādam. Un es nešaubos, ka ir psihologi droši vien armijā, kuri to dara, un kā viņiem ir jāstrādā ar šiem cilvēkiem, lai tomēr novilktu tās robežas, jo ir risks uztverot to kā spēli, jo tā nav spēle. Ja mēs skatāmies, kas tas ir, tā nav spēle, tās ir reālas cilvēku dzīvības, un gal galā, jebkura cilvēka nogalināšana kara ietvaros, skaidrs, ka dažkārt mēs to akceptējam taisnīga kara ietvaros, bet tā tomēr ir ārkārtas situācija. Droši vien tur ir stipri kādam jāstrādā, lai līdzsvarotu šo spēles uztveri ar to realitāti, kurais tā ir. Jautājums, kuram tas ir jādara un kādā veidā. Jā, te mēs droši vien dabiski atgriežamies pie tā regulējuma. Un tad, nezinu, Edvija, vai tev ir kāds skatījums uz šo? Jā, skatoties uz šo te arī cita starpā regulējumu un arī kopumā es gribēju papildināt diskusiju un papildināt to, ko teica Māris. Mēs faktiski skatāmies uz tiem miera apstākļiem un kara apstākļiem. Un, manuprāt, mēs nevarēsim racionāli izvairīties no situācijas, kurā tad drons vai cita mākslīgā intelekta sistēma pieņems lēmumus autonomi. Bet tas nenozīmē to, ka šos lēmumus nebūs pieņēmis cilvēks. Tas ir tas, ko es sākumā mēģināju iezīmēt, ka šis human in the loop nav tikai šī beigu podziņas nospiešana. Un ir skaidrs, ka būs situācijas, kad cilvēki, un arī jau šobrīd mēs varam redzēt militārajos konfliktos, tas pats Izraels gadījums, kur cilvēkam ir faktiski jāpieņem sekundžu laikā un jāapstiprina, simtiem, piemēram, mērķi. No šī mēs nevarēsim izvairīties, un ir skaidrs, ka cilvēks jebkurā gadījumā būs iesaistīts procesā, ja šie kritēriji, kā viņam jābūt iesaistītam procesā, būs skaidri, pārskatām un saprotam. Un šis viens no kritērijiem, protams, būs, kā tiek izvēlēta sistēma un kādos apstākļos tā drīkst tikt pielietot. Un, piemēram, es pieļauju, ka situācijā, kurā ir kara apstākļi, kurā reģions ir drošs, kurā nekam citam nav jālido, un viss, kas tiek potenciāli ielido, var tikt uztverts kā mērķis, tad šādā situācijā, vai ir tas mežs, jūra vai citur, mēs varam runāt par to, ka šī sistēma var darboties autonomi. Bet, kas ir svarīgi, ir izstrādāt tiešām šos kritērijus gan Eiropas kontekstā, Latvijas kontekstā, bet varbūt vissvarīgākais arī starptautiski par to, ko tad nozīmē šī cilvēka iesaiste un arī par to, kam tad jāuzņemās atbildība. Par atbildību tāda ātrājas komentārs, tad, protams, kad atbildīga ir pati valsts,
Bet cits jautājums ir arī, man liekas, lai šī mākslīgo intelektu sistēmu izmantošana notiktu atbildīgi no cilvēku puses arī pārskatām, tad ir nodrošināta arī, kad nacionālais regulējums, teiksim, krimināla likums un citi normatīvi akti valstīm nodrošina, kad arī, ja cilvēks neizpilda atbildīgi šīs savu lomu, vai arī sistēmas izstrādātājs neizpilda atbildīgi savu lomu, tad par to, kad būtu kādam jāuzņemās arī papildus šī atbildība. Jā, Māri, varbūt tev ir komentārs par regulējumu no industrijas puses. Industrijas mēdz nemīlēt regulējumu. Tad kā tu skaties, ja būtu vairāk kritēriju un vairāk skaidrības, kādos apstākļos, ko var darīt jūsu autonomās sistēmas? Mēs varētu to slaido jautājumu uzlikt, lūdzu, atpakaļ paskatīsimies. No regulējuma puses, no industrijai, jā, protams, ka jebkurš ierobežojums nepatīk, bet ja jebkurā gadījumā ir kādi kritēriji skaidri saprotami, pēc kuriem tad sistēmām būtu jāstrādā, tad var jau sistēmas radīt arī pēc tādiem kritērijiem, viņus iestrādājot vai ne uzreiz sistēmā iekšā, bet jebkurā gadījumā tas nevar būt, kā mums dažreiz vienmēr sanāk, kaut ko gribam regulēt un tad visu aizliedzam, jo nesaprotam, kā to piemērot, tāpēc, jā, tur droši vien tam vidusceļam ir jābūt. Un es domāju, ka arī kaut kur ir jāskatās arī tās sistēmas, kas arī ir autonomas un jābūt droši vien arī kaut kādam definētam tam mehānismam, kā verificēt šīs sistēmas, jo sistēma kvalitāte arī atšķirās. Ir sistēmas, kuras spēj, piemēram, kaut ko atpazīt un sistēmas, kurām ir līdz minimumam samazināt šis false pozitīvu vai false negatīvu iespēju līdz ar to. Ja sistēma, pieņemsim, drons, kurš lidos un viņam ir uzdevums atrast tanku un viņš sajauks tanku, ar ātrās palīdzības mašīnu, tad tāda sistēma varbūt arī nebūtu gatava pielietojumam. Jā, es tikai vienu piebildi no savas puses, tad integrēju arī klausītājiem, skatītājiem šobrīd klātienē attālināti. Tad pēc diskusijas es visiem iesaku nedaudz izmantot mākslīgā intelekta rīku vai tur veco Google, kas arī daļai jau pārvēršas par šo, un tad iegooglēt, cik reiz cilvēks principā ir izglābis civilizāciju kā tādu, jo, teiksim, šie ļoti primitīva programmatūra vai mākslīgā daļai kaut kādi algoritmi jau tika izmantoti jau 80. un 70. gados, teiksim, tieši kodolieroču ziņā, un ir bijuši vairāk gadījumi, kad mašīna saka, ka tā raķete ir jāšauj, bet cilvēks pasaka, ka nē. Un šeit mēs, protams, runājam par tanku 1, 2, bet ir tiešām cilvēki, kas ir izglābuši visu civilizāciju, nepieņemot lēmumu. Jā, paldies. Jā, mēs arī redzam, ka faktiski arī auditorijas viedoklis ir diezgan tāds, vismaz dominējošais viedoklis ir tāds, ka mašīna varētu pieņemt šo lēmumu pie noteikuma, ka kāds tomēr atbild par kļūdu. Tātad, gala rezultātā tur tiek sagaidīts cilvēks. Bet ir arī pietiekami daudz, liela daļa no mums, kas domā, ka vispār nedrīkst lemt mašīnu par dzīvību, tātad, ka tur ir jābūt obligāti cilvēku apstiprinājumam. Tā kā, tas arī ir tāds vērtīgs novērojums. Mēs varētu iet pie nākošā bloka, ja vēl varbūt kādam no kolēģiem vēl ir kaut kas, ko piebilst. Ir jautājums? Jā, droši. Atļaušos piecelties kājās. Mēs diezgan daudz runājam par šo cilvēku apstiprinājumu un par to, ka ir saraksts ar izvēlēm. Bet no otras puses, vai cilvēkam ir pietiekama informācija šādā mākslīgā intelekta piedāvātā sarakstā vai listē, lai vispār pieņemtu informētu lēmumu un lai šis lēmums būtu pamatots, un no otras puses varbūt arī kā to vispār var nodrošināt, un kas ir angliski sakot safeguards, lai pieņemot lēmumu būtu šis informācijas apjoms, kas nepieciešams. Paldies! Es varbūt atbildēšu no militārās tādas perspektīvas. Tad parasti šīm komandu vadības sistēmām, kuras tad piedāvā šo risinājumu izšaut, tad cilvēkam piedāvā parasti ir mērķis parādās, un tad viņam nē. Un cilvēks var vienkārši nospēst jā, bet vienmēr ir opcija, kad viņš var uzjautāt vai piespiest izvēli, lai viņš paskaidro, kāpēc šis ir mērķis, un tā viņš pasaka, es redzēju viņa tur, tāds sensors redzēja tur, un tad ir šis cilvēka iedziļināšanās.
tanī. Un tad ir tas jautājums, cik tam cilvēkam priekšā ir šis mērķu saraksts. Ja tur parādās viens, viņš, protams, tur noteikti papēta kaut ko, bet ja šeit mēs diskutējām, ka tur parādās dronu vai kaut kāds, nezinu, spiedz, tad visticamāk akceptāli. Nu, un vēl jau arī tas, šī mākslīgā intelekta radītā dezinformācija, un arī tas, ka armija pati izmanto, protams, ļoti daudz mākslīgā intelekta radītu dezinformāciju, un vairs neizmanto, teiksim, formas tērpus vai tādas zaļas kaujas mašīnas, bet vienkārši pilnīgi normālas civilas mašīnas, un tad tas ir tāds loģisks jautājums, kā to informāciju var pārbaudīt. Un vēl arī dati var būt nepareizi sistēmā, ja tur parādās, ka tur ir militārs objekts un tur patiesībā ir civils objekts, kā ir jau bijis, vai ne? Bet man liekas, ka tas jautājums par to, ko nozīmē cilvēka lēmums, viņš ir ļoti, ļoti dziļš, un diez vai mēs uz to šodien labi atbildēsim. Un tas ir arī tāds droši vien kaut kādā ziņā vērtība jautājums, jo man liekas, ka tā situācija šobrīd ir tāda, ka kā visās militāros konfliktos, ka tur jau ir divas puses iesaistītas, un ir tīpaši situācijā, ja tā otra puse ir ar citām vērtībām un, piemēram, ar vien intensīvāk veido šos uzbrukumus ar vien ātrāk, ja, tad tāda šķietami labākā atbilde būtu arī no mūsu puses visu darīt ar vien ātrāk, un tas lielais jautājums ir, kur mēs novelkam to līniju, kur mēs pasakam, ka šis vairs nav cilvēka lēmums, jo, ja cilvēkam ir jāpieņem lēmums 2 sekundēs, viņš to nevar, to mēs vairs nevaram uzskatīt par apzinātu lēmumu, un mēs pasakam, ka nē, mēs novelkam kaut kādu līniju, un ka mēs to nedarīsim tādā veidā. Ja? Bet tādas diskusijas jau ir, man liekas, tā diskusija par kājnieku mīnām, piemēram, kaut kādā ziņā ir mēs varam salīdzināt, vai ne? Tas ir vērtība jautājums, kāda veida ieročus mēs akceptējam vai neakceptējam, cik lielā mērā tas ir atkarīgs no situācijas, nav. Jā, tas ir, man liekas, tie ir ļoti būtiski jautājumi, uz kuriem tieši tā laika trūkuma dēļ, bet arī droši vien, pat ja mēs te stundām diskutētu, diez vai mēs nonāktu līdz tai pareizajai atbildēji. Iesim uz priekšu, jo mums ir vēl viens būtisks jautājums, kas mums jāapskata. Tātad, cik no vērtībām pie prakses, un tad, cik tad mēs esam gatavi, cik Latvija, cik Eiropa ir gatavas tātad mūsdienu karadarbībai un tehnoloģiju izmantošanai. Un ko mums darīt, lai mēs būtu gatavi? Es domāju, ka es gribētu, lai visi par šo jautājumu izsakās no mūsu ekspertiem, un tad kurš ir drosmīgs sākt? Es varbūt sākšu un būšu vienkārši. Es teikšu, ka šeit Latvijā mēs esam diezgan tālu tikuši un diezgan advancēti, spējam radīt labas tehnoloģijas. Tā kā tehnoloģija mums ir, mums viņi ir jāsāk ar vien vairāk pielietot. Un jārada ir varbūt sistēma un tā gatavība, kā mēs viņu pielietosim, tad, kad tiešām tas būs vajadzīgs. Tā kā es domāju, ka nevajag baidīties no autonomām sistēmām, bet vienkārši sākt viņas pielietot, adaptēt, mācīties, izmantot un būt gataviem. Tas ir ļoti priecīga ziņa. Modri, kā jums ir to pielietošanu? Tad es no tāda praktiskā viedokļa, kā man tā tīri personiski liekas, es ceru, ka tas nekad nenotiks, ka mums būs kaut kas tāds jādara. Tad pirmais ir tā vājā vieta visiem. Mēs jau te runājām par mērķu atpazīšanu. Mums, tas daudziem nepatīk un ir tik nepopulāri, bet daudzas lietas arī, kas saistītas, teiksim, Krievijā, Ķīnā, teiksim, ar šo interneta kontroli. Tad mums kā mazā valstī ar mazu dziļumu, šis ir ļoti vitāli svarīgs jautājums tieši no šī mērķa atrašanas vietas, un viena no pirmajām lietām mums ir jābūt rīkiem, kas kontrolē mums šo interneta plūsmu tieši krīzes brīdī, kas spēj izfiltrēt, kāda informācija iet ārā vai neiet no Latvijas tieši, lai mēs novērstu šo mūsu sensoru izmantošanu pretiniekam. Un otra lieta tad ir, par ko mēs diezgan maz arī runājam, mēs bieži vien runājam, kodolieroči ir kā šis atturošais efekts vai šī, paritāte. Bet mazas valstis var izmantot autonomās sistēmas un definējot arī kaut kādus noteiktus rajonus kara gadījumā vai tur, teiksim, pierobežu, evakuējot civiliedzīvotājus, ko mēs vienkārši pasakam, ka tā ir killzona. Un šīm autonomajām sistēmām atļaujam visu, kas šeit atrodas vai kustas, vienkārši iznīcināt.
Un mums kā mazai valstī, tas ir izdzīvošanas jautājums, tas nav ētikas jautājums. Ja arī kāds tur būs palicis, tas ir tāds, protams, bet tas ir nācies izdzīvošanas jautājums, un tas ir šobrīd vienīgais veids, kā ir iespēja cīnīties pret pārspēku. Un kā mums ir ar tām sistēmām, ja to var tā publiski teikt? Gan ar to internetu bloķēšanu vai filtrēšanu, gan ar to killzones potenciālo izveidi? Pie tā tiek strādāts, tad šī līnija tiek izbūvēta. Protams, viss ir mūsu galvās. Cik daudz mēs skatāmies uz šīm klasiskajām tehnoloģijām, vai tās ir mīnas, bunkuri, vai mēs liekam dronus, tad mums ir daudz labu dronu ražotāju, kas ir iespējams šīs tehnoloģijas radīt. Pie tā mēs aktīvi strādājam, bet, manuprāt, mums ir jāvirzās vēl valstiski. Tas nav tikai šobrīd bruņoto spēku, bet tas ir tādas visaptverošās aizsardzības. Mēs daudz runājam, bet bieži vien mums daudzas, teiksim, gan pētījuma programmas, gan cits ir vērsts citā virzienā, un mums ir valstiski jāfokusē tie līdzekļi tieši šī virzienā un šīs, teiksim, sistēma un killzonu radīšanā, kas ir tas atturošais efekts, kas spēj darīt. Jo jāsaprot, arī pretinieks vienmēr to deklarē. Tie nav uzbrukošie ieroči, ja mēs runājam par vienkāršiem primitīviem, gan lidojošiem droniem, kas automātiski pieņem lēmumu, gan pa zemi braucošiem. Tās ir lētas tehnoloģijas, masveida, un mums vienkārši tas valstiski ir jāpieņem. Mēs varētu lūdzu pēdējo slaido jautājumu uzlikt. Paul, kas tev būtu piebilstams par Latvijas gatavību? Mēs noteikti esam, tur droši vien piekritīs visi kolēģi no Eiropas perspektīvas, droši vien gatavāki nekā rietumu pusē dzīvojošās valsts, jo mēs sajūtam to visu fiziski. Tā kā attiecīgi esam gatavāki, un no tehnoloģijas perspektīvas man kā tēti jārunā arī no kiberdrošības perspektīvas. Mums tie kiberuzbrukumi ļoti, ļoti, ļoti daudz. Mums viņi ir stipri vairāk, ka mēs kaut kur kādās konferencēs pievienam to skaitu, kādā Zviedrijā tie teiks, kādā veidā vispārīgi, kā mēs tiekam no to galā un kā mēs spējam to cīnīties viņiem, mēs to spējam. Tāpēc tādā ziņā kiberdrošībā mēs arī esam ļoti, ļoti gatavi. Tā kā, un to jau daram, un tad jādomā par šitādas nebija risinājumi dzirdējis par tādu risku, par attēlu nodošanu pretiniekam tieši kara situācijā. Nezināju, varbūt jārunā par šādu risinājumu. Mums kā tehnoloģija, mums kā tīkls, ar kuriem internets jums būtu jābūt tam filtram. Jā, mums būtu, mēs noteikti, tas ir tec, kur tad būtu noteikti esam vieni no tiem kritiskiem tirotējiem tīklu tieši. Jā, Edvija Signekā. Labi, tad paturpinot Paulu, man liekas, ka ļoti svarīgi arī tieši šī publiskā un privātā sektora sadarbība, kas, manuprāt, šobrīd nav pietiekamā līmenī. Mēs redzam, ka citas Eiropas Savienības valsts, piemēram, Francija, ir izveidojusi kā strateģisku sadarbību ar Mistral, kas ir mākslīgā intelekta modeļa atsevišķi izstrādātājs, to funkcionējot un padarot kā par vienu no šiem galvenajiem mērķiem šo mākslīgo intelekta sistēmu ieviešanu. Un šajā kontekstā, man liekas, mēs kā Latvija, kā valsts varam darīt ļoti daudz. Mums ir daudz ļoti spējīgu uzņēmumu, kurus mēs varam ne tikai veidot visam jaunu uzņēmumu, bet mēs varam arī šos uzņēmumus attīstīt un veidot šo dziļāko sadarbību. Un viens no aspektiem, par ko ir jāatcerās, arī šo sistēmu suverenitāte. Un kiberdrošība tieši šajā jautājumā ir tieši ļoti svarīga. Ja mēs paskatāmies, man liekas, nesen bija pētījums par to, ka ļoti daudz no Latvijas pašvaldības sistēmām ir balstīts, piemēram, uz ārzemju serveriem un ārzemju, tajā skaitā ārpus Eiropas Savienības struktūrām. Un tad šeit potenciāli izriet, man liekas, diezgan liela problemātika. Un par sadarbību mēs redzam, ka, piemēram, tās pašas Vācijas autobūves uzņēmumi pārorientējas uz militāro ražošanu. Šajā kontekstā es pieļauju, ka arī mēs diezgan daudz ko varam darīt vēl. Cik? Jā, man šķiet, ka kopumā jau mēs nedrīkstam aizmirst, ka Eiropa šķiet ir visgatavākā arī tādā vērtību ziņā ieturēt noteiktus rāmjus militārā lietojumā. Par to man personīgi nav šaubu.
Man šķiet, tas, kur ir vājais punkts, ko mēs esam piedzīvojuši pēdējos 10 gados, ir starptautiskās organizācijas. Man liekas, mēs piedzīvojam tādu ANO un dažādu citu starptautisko organizāciju acīm redzamu krīzi. Un tas mūs nostāda situācijā, kur ja pat Eiropa ir gatava apliecināt noteiktas vērtības, tas daudz tādā plašākā mērogā mums trūkst tās kopīgās valodas, un kaut kādā ziņā starptautiskām organizācijām šobrīd trūkst arī spēka. Ir tāda jūtama krīze. Es nezinu par to regulējumu vēl runājot, man jau vienmēr liekas, ka tomēr ir labi regulēt arī privātas organizācijas, lai gan tur vienmēr, jo pašregulācija ir piemēram fantastiska lieta, bet tā kā sarunājoties ar industriju, veidot regulējumu, kas tomēr nav pretrunā industrijai un tomēr pastiprina tās kopējās vērtības, man liekas, ka tur ir kaut kāds potenciāls. Es tā vismaz redzētu. Mazliet neliels komentārs, varbūt jāskatās uz to regulējumu. Varbūt mazāk vajag regulēt tehnoloģiju, bet vairāk tās tehnoloģijas pielietojumu. Tā kā uz to ir jāskatās. Jā, tas ir ļoti labs punkts. Mēs varētu paskatīties vēl to slaido rezultātu. Tātad auditorijas viedoklis šobrīd izskatās dominējoši, ka tas, kas pietrūkst, ir integrācija starp industriju un armiju. Es lūkšu varbūt tad Mārim un Modrim pakomentēt, kā tas izskatās no industrijas un armijas viedokļa. Ļoti patīkami skatīties uz rezultātiem, ka vismazāk cilvēku uzskata, ka pietrūkst talantu un tehnoloģiju. Tas ir ļoti patīkami, jo tā tiešām ir. Mums Latvijā ir, mēs parasti tādi kautrīgi, bet mums ir ļoti daudz talantīgu un gaišu cilvēku, kas spēj radīt ļoti labas tehnoloģijas. Tā kā tam noteikti var tikai piekrist. Naudas, protams, vienmēr var būt vairāk. Ātrums iepirkumos es gribētu tomēr teikt, ka arī redzam no industrijas puses, ka arī publiskā administrācija ir daudz un pūles ieguldījusi, un šis iepirkuma ātrums ir samazinājies, es teiktu, 4-kārt pēdējo gadu laikā, jo tā saīsinājies tas laiks, tas iepirkuma laiks, es gribēju teikt, jā, jo es domāju, ka tā kopējā sajūta, ka ir tā steiga tomēr arī ir nākusi par varbūt labu šajā situācijā. Jā, kaut kur var piekrist, varbūt es neteiktu, ka integrācija starp industriju un armiju. Man liekas, ka Latvijā mēs esam ļoti labā situācijā, un arī Modra vadītājs autonomo sistēmu kompetences centrs ļoti iesaistās, lai industrija būtu tuvāk šim te gala lietotājam, bet tam, ko noteikti gribētos, lai notiek ātrāk, ir šo sistēmu adaptāciju un ātrāk šis feedback loop, lai būtu mums atgriezeniskā saite no lietotājiem, un mēs kopā spētu šīs sistēmas uzlabot. Jā, tad arī no bruņoto spēku aizsardzības resora puses šobrīd ir tā, ka ir skaidrs, ka ir tas tehnoloģiju laikmets nāk ar vien straujāk, visi rīki ienāk iekšā, un arī armija ir jātransformējas. Ja teiksim, tur gadus 50, 70, 100 atpakaļ, tad visas kompānijas, teiksim, civilās kompānijas pārņēma no armijas plānošanas, teiksim, šos ciklus, izpildes ciklus un daudzas citas lietas pārņēma, tad šobrīd armija kopumā tas nav tikai par Latvijas bruņotajiem spēkiem, bet es runāju tādā NATO kontekstā rietumu. Šī mūsu izpratne par bruņoto spēkiem, viņa nedaudz stagnē. To mēs arī saprotam, arī tur dzirdat arī šobrīd daudz gan publiskie paziņojumi ir, gan no armijas komandiera puses, gan arī, teiksim, no aizsardzības ministrija, kad ir jāveic šī transformācija armijā, jāveic šī domāšana. Un tad viens no tiem virzieniem, par ko tiek arī diskutēts, šobrīd nav tāda skaidra redzējuma, kurā virzienā tas jātransformējas. Bet viennozīmīgi visiem ir skaidrs, ka talantīgiem cilvēkiem ir jādod šie kaut kādi šorketi, kā tad ātrāk iet pa šo hierarhiju, jo tas bieži vien iebremzē, teiksim, šo, jo tās bieži vien armijā hierarhijā ir tā, ka, teiksim, šīs vecākās paudzes cilvēki ir vadībā, jo vēsturiski ir, tā pieredze bija jāsakrāja 20, 30 gadus, tad tu tur nokļūst augstos amatos, un tas savā veidā kādreiz pasargājušos, lai tie būtu diezgan kvalitatīvi lēmumi. Tad šobrīd mēs redzam, ka diezgan bieži vien, teiksim, šie vecākie virsnieki
instruktori varbūt neiet, teiksim, ar šīm tehnoloģijām vienā ritmā, un tas bieži vien arī var novest pie kaut kādām sekām, bet, kā es saku, tas nav Latvijas, tas ir visas šobrīd NATO tādas puses, un viens no tiem piemēriem par uzņēmumu integrāciju bruņotajos spēkos ir Ukrainā. Tad mēs redzam, ka labākās, rezultatīvākās, talantīgākās vienības ir tieši, kas ir miksētas ar tehnoloģiskiem uzņēmumiem, kas ir augušas kopā visas šīs, teiksim, vadošās gan, teiksim, bezpilotu spēku vienības. Tas pārsvarā visas ir augušas ar katrai brigādē, katram, teiksim, tur bataljonam ir viņš saudzis ar kaut kādu uzņēmumu, un tas rada rezultātus, un reizēm bieži vien šos visus tehnoloģiskos risinājumus rada. Un tas virziens, kurā jātransformēs armijai, mums ir jāprecās tā nosacīt ar tiem uzņēmumiem, bet šobrīdējais tas birokrātiskais un likumdošanas formāts, tas to galīgi neparedz, un šobrīd ir jāmeklē tie virzieni, un mēs esam atvērti piedāvājumiem, idejām, kā to izdarīt, bet noteikti tam jābūt kaut kādām strateģiskajām partnerībām. Ko tu, Edvijs, saki par to birokrātisko likumdošanas problēmu? Jā, nu tas man liekas, tas ir arī manos ceļvārdos, ko es gribēju skatītājiem iedot beigās arī par to, ka mans aicinājums būtu mums kā valstī, un tas arī tas, ko es redzu dažādās diskusijās pie normatīvu aktu pieņemšanas un tam līdzīgi, būt izlēmīgākiem. Mēs bieži vien baidamies, ko teiks citas Eiropas Savienības valsts, ko teiks tas, kā tas beigās notiks. Bet galu galā mēs esam tie, kuriem ir šī robeža ar mūsu lielo kaimiņu, un mēs esam tie, kuri ir faktiski ļoti apdraudēti no šī visa. Un šādos apstākļos mums ir jābūt, kā arī citi runātāji ir norādījuši, ir jābūt spējīgiem būt izlēmīgiem un ātrāk pieņemt šos lēmumus. Un jā, varbūt nevienmēr tie būs pilnīgi pretēji, ko juristam vajadzētu teikt, bet nevienmēr tas viss būs perfekti, nevienmēr viss būs, katrs vārdiņš būs perfekti atstrādāts. Bet mums būs šī ideja un šis vadmotīvs, un mēs to varēsim pielāgot un mainīt potenciāli nākotnē, ja šis nestrādās. Un arī mākslīgā intelekta akts tam bija perfekts piemērs, kurā mēs redzējām, ka burtiski 6 mēnešus pirms tā pieņemšanas absolūti būtiski tika mainīts pats akts. Arī līdzīgi šajā gadījumā mums ir jābūt spējīgiem būt ātriem savos lēmumos. Jā, varbūt mēs ļoti strauji skatos, mums laiks tūlīt iztecēs, un pirms es lūdzu ceļavārdus katram no mūsu panelistiem, varbūt ir kāds šausmīgi sasāpējis jautājums. Jā, droši. Auditorijā. Man nav jautājums, bet man ir pārdomas šo visu klausoties. Nezinu, bez maz vai panika vēl lielāka nekā iepriekš, jo sanāk, ka šobrīd nogalināt ir ļoti viegli. Mākslīgais intelekts ir padarījis to karošanu tik viegli ar tām autonomām sistēmām. Ja karavīrs pret karavīru, tad abi ir apdraudēti. Pat ja tas ir tanks pret tanku vai kāda cita tehnika pret tehniku, tad viņi viens otru apdrauda. Bet tad, kad ir vienā pusē mērķis un otrā pusē ir ekrāns, un tad tas otrs karotājs ir tik tālu un tik neapdraudēts, un ja viņš vēl to uztver kā spēli, lai pasargātu savu psihi, tad tas ir, un ja vēl ir killzone, kur var vienkārši nogalināt viss, kas kustas, jā, kā ar to dzīvot? Tā ir tā realitāte, tā ir mūsdienu realitāte, kurai mums ir jābūt gataviem, acīm redzot. Nezinu, Modri, vai tu gribi komentēt šo pie viena ar saviem ceļavārdiem auditorijai? Jā, tad, šī nākotne neizskatās ļoti, tā arī mēs te varbūt diezgan drūmi iezīmējām, bet, kā es teicu, šīs tehnoloģijas ir abām pusēm un jāstrādā pie šīs paritātes, lai pretiniekam nekad nebūtu doma lietot to. Tas ir tāpat kā ar kodolieročiem. Tad tā ir Pandoras lāde ir atvērta. Un es jau arī diskusijā iezīmēju, ka ne tieši tas militārais aspekts iespējams mums ir tas bīstamākais, bet tuvākajā laikā nākotnē mums ir tieši sagaida šie viena vilkavaru lone wolf gadījumi tieši no dronu puses, tad mums pie tā jāstrādā un to apturēt tur tikai ar mākslīgo intelektu. Jā, paldies. Es no ceļvārdiem gribēju pieteikt, ka mums arī bija piemērs dzīvē, kur lēna teicim, pēc
stereotipa lēna iestāde tika ļoti ātri, mēs tikām līdz rezultātam. Iesniedzot tur lielu projektu, no idejas līdz iesniegtam projektam, tur mēnešu laikā mēs to panācām. Tāpat nebija ideja, tā vienkārši sarunas, ne pat ideja. Attiecīgi par to, lai mēs būtu ātrāk, mēs esam visi cilvēki atbildīgi. Tur ir tie talanti, un tur to birokrātiju mēs varam bišķiņ nokaut, ja esot paši ātri. Tā kā tas tāds esam ātri un esam ātrāk nekā pretinieki. Tieši tā. Man ir jautājums, sakot jums paldies. Tiešām šī saruna bija ļoti dziļa un vērtīga un ir par ko arī padomāt. Par to paldies. Mans jautājums ir varbūt tāds, cerot, ka tas apvienoja jūs visus par drošu regulatīvo vidi, par ko arī ir bijušas diskusijas, kas ir arī Igaunijā šobrīd arī izstrādāta, kur satiekās industrija ar potenciālo pircēju un tad testē savus risinājumus piedāvātos. Kā jūsuprāt, tas varētu Latvijas gadījumā varbūt, ja mums būtu šāda droša regulatīvā vide, kur mēs varētu izmēģināt jaunākās tehnoloģijas, saprast, kas ir mūsu armijas vajadzības šajā brīdī, kur mēs stagnējam, kas ir tie kaut kādi birokrātiski administratīvie šķēršļi un kas galu galā ir tas cilvēks, ja cilvēks ir tā vērtība, ko mēs vēlamies nosargāt. Paldies! Es varu pakomentēt. Droša regulatīvā vide faktiski jau šobrīd Latvijā tiek veidot. Mēs redzam, ka Mākslīgā intelekta centrs ir jau nācis klajā ar šo drošo regulatīvo vidi. Ir bijuši jau pirmie projekti, bet jautājums ir par to, vai mums vajadzētu tendēt šo vidi attiecībā tieši uz armijas sektoru un tieši militāro virzienu. Es teiktu, ka jā, bet es ļaušu kolēģiem varbūt pakomentēt. Manā skatījumā šobrīd mēs vēl rāpojam tādā virzienā. Mums ir dažādi gan mācību, gan šie dažādi šīs testēšanas vides, kur mēs to darām. Un iespējams mēs vēl neapzināmies paši, kur mums ir, būtu tas jāveic tas regulējums, bet tas iespējams ir biedējoši un kurā brīdī tad mums jāsāk tas ierobežot. Manuprāt, tā drošā regulatīvā vide ir kaut kas tāds, kas palīdz mums īstenot to, kā mēs eiropeiski skatāmies uz šīm lietām. Jo tas nozīmē sagatavoties, pirms mēs kaut ko izmantojam un pārliecināties, ka kaut kas ir tiešām drošs. Un tas droši vien ir īstais ceļš, kā to darīt. Par militāriem pielietojumiem tas vienmēr ir atvērts jautājums, bet kaut kam līdzīgam ir jābūt. Mums ir jāpārliecinās, ka tas, ko mēs gribam lietot, ir drošs. Bet varbūt, ja par tādiem ceļvārdiem, man personīgi likās svarīgi, ka tie jautājumi, ko mēs tā auditorijā dzirdējām, viņi parādīja, ka kaut kādā mērā mums ir, nekur nepazudīs tie jautājumi par to, kādus ieročus mēs kā kopiena vai kā sabiedrība vispār esam gatavi akceptēt un kādus ieročus mēs neesam gatavi akceptēt. Dažādās droši vien situācijās, bet skaidrs, ka kaut kādas ētiskas robežas ir jānovelk pat visbriesmīgākajā situācijā. Es baidītos no situācijas, kur mēs teiktu, ka situācija ir tāda, ka mums nav nekādu ētisko ierobežojumu, ko un kā lietot, vai ne? Jautājums, kā mēs nonākam līdz tām robežām, kā mēs saprotam, ko nozīmē cilvēka iesaiste, kā mēs saprotam, kas ir tas, ko mēs neesam gatavi darīt. Jā. Liels paldies, kolēģi. Es sāku ļoti nervozēt, jo savādāk lampa man sabārs un neļaus vairs rīkot diskusijas tik jauks. Bet tiešām, man liekas, ļoti interesanti. Paldies. Ekspertus noteikti varēsiet vēl noķert kaut kur parkā, ja vēl kāds jautājums ir palicis. Bet es kopumā, godīgi sakot, man likās, labi, es droši vien to tēmu biju daudz jau pētījis, bet man likās ļoti pozitīva diskusija. Es biju priecīgi dzirdēt par to, cik tehnoloģiski gatavi mēs esam un ka mēs arī esam gatavi runāt par šiem ētiskajiem aspektiem, kad neviens tos nav aizmirsis un nav gluži tā, kad ir vienalga. Tā kā, paldies visiem un izbaudiet atlikušo lampu.